Un tagad pavisam īsi mēs pieskarsimies pie tavas misijas un galvenās kļūdas, ko vispār tu kā cilvēks varētu savā dzīvē pieļaut. Ja? Tava misija ir cipars 13, 8 un 21. Un tas ir par to, ka tev ir jātransformē citi cilvēki, tev ir jāiegūst vara. Vara tiešā nozīmē. Bet viņa pareizi jāizmanto, jā, tas ir būtiski, bet tev ir jātransformē citi, tev ir jābūt finansiāli neatkarīgai, jā, tev ir jāspēj būt godīgai pret sevi, pret citiem, bet citus nenosodot, bet palīdzot viņiem. Un tava misija nav tikai Latvijas robežās. Paldies, ka tu dari to mūsu Latvijas sievietēm, bet tev ir jābūt globālā tīmeklī. Tu to savā ziņā izspēlē online vidē, jo tā interneta vide, tas ir globālāks līmenis, ja? Bet jebkurā gadījumā tavs potenciāls ir darbs ar ārzemju sievietēm, ārzemju vīriešiem. Ja? Līdz ar to tu vari to visu darīt ļoti plašā mērogā, un es tev to no sirds novēlu. Bet parunājot par kļūdu, lielākā kļūda patiesībā, kuru tu varētu pieļaut, ja tu nebūtu izvēlējusies šādu dzīvi, kāda tev ir tagad, jo tu to kļūdu nepieļauj savā dzīvē, bet tā būtu tad, ja tu cilvēkiem dotu kaut ko kaitīgu, tu nedrīksti cilvēkiem dot vai nest kaitīgumu viņu dzīvē. Tas ir, piemēram, alkohola tirdzniecība. Es gribēju savu alkoholu ražot, lai tu saprastu, ja? Jo es tev saku, tik ļoti es dzīvoju tajos mīnusos vecajā dzīvē, ka es gribēju taisīt cidoniju šņabi. Nu, paskaties, jā. Nu, redz kā. Bet tavai darbībai ir jābūt tādai, kura nes labumu. Un tas ir tas, ko tu savā dzīvē, manuprāt, realizē. Vienkārši fantastiski. Man šodien par tevi bija viss, un man ir tiešām liels prieks par to, ko es redzu. Gan kā piemēru citiem, gan kā piemēru jebkurā no jomām, jo tu izveidojuši sevi no nulles. Tu sasniedz ļoti lielus augstumus, un es tev vēlu pie viņiem neapstāties, un es zinu, ka tu neapstāsies, ja? Jo tevi ir viss potenciāls, visi instrumenti, lai tu savu potenciālu novestu, tas nebūtu pareizākais vairs novest, bet lai tu savu attīstītu potenciālu globālā mērogā. Un paldies tev par to, ka tu ļāvi sevi ieskatīties. Izpakot sevi. Un es ceru to, ka cilvēki saņemsies un kļūs drosmīgāki mainīt savu dzīvi, un es ar lielāko prieku palīdzēšu izveidot viņu ceļu karti, lai viņi spēj savu dzīvi ņemt savās rokās. Un arī mana misija ir arī transformēt citus, un arī tev tā ir transformēt citus, ja? Savā jomā katrai pilnīgi savādāk, ja? Bet jebkurā gadījumā tas mērķis, uz kuru mēs ejam, viņš mums ir ļoti, ļoti līdzīgs.